Krievijai ir otrā lielākā armija pasaulē. Vairāk tanku nekā gandrīz jebkurai citai valstī pasaulē. Vairāk karavīru, vairāk lielgabalu, vairāk visa cita. Un tiek sakauta ceļa dēļ. Jā, tu dzirdēji pareizi. Un tas notiek pārsteidzoši iemeslu dēļ. Nē, tas nav ieroču trūkuma dēļ. Krievijai ieroču netrūkst. Tas notiek tāpēc, ka Ukraina pārstāja mēģināt stāties pretī šim milzīgajam armijai tieši un sāka darīt kaut ko daudz vienkāršāku. Viņi sāka nogriezt pārtikas, degvielas un munīcijas piegādes, pirms tās sasniedz šo armiju. Galu galā, milzīga armija ar tukšu vēderu nav nekas vairāk kā nekustīga dzelža kaudze, vai ne? Un pats satraucošākais nav pat tas, ka tas darbojas. Ir tas, ka Ukraina jau vienreiz šajā karā ir izdarījusi tieši to pašu. Pilsētā, ko sauc par Hersonu. Un pēdējo reizi tas beidzās ar to, ka Krievijas armija atkāpās. Un uzzinot to, neizbēgami rodas jautājums, kā tas nākas, ka otrā lielākā armija pasaulē zaudē teritoriju vienas vienīgas ceļa dēļ? Vai vēl sliktāk, kāpēc ar visu šo varu Krievija vienkārši nespēja aizsargāt šo ceļu? To es tev tagad parādīšu. Lai saprastu, kāpēc ceļš var nogāzt milzi, vispirms mums jāizprot viens kara likums, ko gandrīz neviens nepamana. Es tūlīt nonākšu līdz ceļam, apsolu. Bet tam ir jēga tikai pēc tam. Militāru personu vidū ir sena frāze. Amatieri runā par stratēģiju. Profesionāļi runā par loģistiku. Izskatās garlaicīgi, bet tā ir vissvarīgākā lieta jebkurā karā. Jo armija nav tikai tanki un karavīri. Tā ir milzīga mute. Tai visu laiku ir jāēd. Degviela, lai transporta līdzekļi varētu braukt. Amunīcija, lai lielgabali varētu šaut. Ēdiens karavīriem. Rezerves daļas, lai salabotu to, kas salūst. Medicīnas komandas, lai glābtu ievainotos. Tas viss ir jānogādā frontē katru dienu, bez apstājas. Un tas viss tiek pārvadāts pa ceļiem, sliedēm, tiltiem. Padomā šādi. Karavīras frontes līnijā ir garas virves gals. Šī virve stiepjas atpakaļ desmitiem, simtiem kilometru līdz noliktavām, kur atrodas viss, kas viņam nepieciešams. Ja pārgriež virvi, gals paliek viens un nomirst. Nav svarīgi, cik stiprs ir karavīrs galā. Bez virves viņam nav munīcijas, ar ko šaut. Nav degvielas, lai atkāptos. Nav pārtikas, lai izturētu. Tev var būt labākais karavīrs pasaulē. Ja viņam nav pārtikas, viņš zaudēs sliktākam karavīram, kurš ir labi apgādāts. Un vēsture ir pilna ar milžiem, kuri to ir atklājuši vissāpīgākajā veidā. Napoleons devās uz Krieviju ar vienu no lielākajām armijām, ko Eiropa jebkad bija redzējusi. Simtiem tūkstošu vīru uz papīra neuzvarami. Taču, jo dziļāk viņš devās Krievijas teritorijā, jo garāka un plānāka kļuva šī apgādes ķēde, līdz tā tika pārāk izstiepta un pārtrūka. Ēdiens beidzās. Munīcija nepienāca pietiekami ātri, zirgi mira badā, un tad pienāca ziema. Šī milzīgā armija, kas bija iegājusi Krievijā, lai gūtu ātru uzvaru, izkusa sniegā. Lielākā daļa vīru nomira nevis kaujā, bet gan no bada un augstuma. Vairāk nekā 100 gadus vēlāk vācieši mēģināja tieši to pašu tajā pašā Krievijā Otrā pasaules kara laikā. Viņi paļāvās tikai uz ātrumu, cerot uzvarēt, pirms apgāde kļūst par problēmu. Un jo tālāk viņi virzījās uz priekšu, jo grūtāk kļuva uzturēt apgādes līnijas. To laiku pasaulē visbīstamākā armija beigās tika ielenkta un sakauta pilsētā, ko sauc par Staļingradu, lielā mērā tāpēc, ka apgāde pārstāja pienākt. 2 milži. Tā pati kļūda, tas pats gals. Un paskaties, nemaz nav jāatgriežas tik tālu vēsturē, jo tas jau ir noticis šajā karā. Pirms 3 gadiem Hersona bija vienīgā reģionālā galvaspilsēta, ko Krievija bija spējusi iekarot kopš iebrukuma sākuma. Lielais trofejs. Pierādījums tam, ka karš viņiem ritēja labi. Un Ukraina nemēģināja apgūt pilsētu asiņainā uzbrukumā karavīrs pret karavīru. Tā rīkojās citādi.
Viņi mēnešiem ilgi gāza tiltus pār upi, kas apgādāja pilsētu, trāpīja munīcijas noliktavām, pārgrieza vienu virvi pēc otras. Pamazām kļuva neiespējami apgādāt Krievu karaspēku Hersonā, līdz pats Krievu ģenerālis, kurš vadīja karu, parādījās valsts televīzijā. Un viņš atzina visas valsts priekšā, ka pilsētas noturēšana, kā viņš pats teica, ir kļūsi bezjēdzīga. Un viņš izdarīja acīm redzamo, pavēlēja karaspēkam atkāpties. Krievija atkāpās uz upes otru pusi un atstāja savu lielāko trofeju bez lielas, izšķirošās kaujas. Tā nebija spēks, kas izdzina viņus no Hersonas. Tā bija bats. Atceries šo vārdu – Hersona, jo mēs pie tā atgriezīsimies beigās. Un ja tev tas šķiet interesanti, izdari vienu vienkāršu lietu, kas ļoti palīdz šim kanālam augt. Abonē šeit, jo šādus stāstus par kara aizkulisēm mēs piedāvājam katru dienu. Kā tu vari redzēt, loģistika ir vājais punkts. Tas attiecās uz Napoleonu, attiecās uz vāciešiem, attiecās uz Hersonu. Bet runājot par karu Ukrainā, kur tieši šis vājais punkts šodien ir atklāts. Lai atbildētu uz to, tev ir jāskatās uz karti pareizajā veidā. Skaties, Krievija okupē milzīgu Ukrainas dienvidu daļu. Kartē tas viss ir sarkans, izskatās ciets, izskatās spēcīgs, izskatās kā mūris. Bet ir viena detaļa, ko krāsa kartē nerāda. Visa šī milzīgā teritorija tiek apgādāta tikai ar dažiem ceļiem. Tas ir kā milzīga saurupmāja, kas pievienota elektrotīklam tikai ar vienu plānu vadu. Māja ir milzīga, bet tā ir atkarīga no tā plānā vadiņa. Un visu šo centrālais mezgls ir pilsēta, ko sauc par Mariupolu. No tās iziet ceļi, kas nodrošina lielu daļu Krievijas karaspēka apgādes dienvidos. Un tie ved līdz Krimai, pussalai, kuru Krievija anektēja 2014. gadā un uzskata par savu visdārgāko dārgakmeni. Šī tīkla galvenajai artērijai pat ir savs nosaukums. Tā ir šoseja, ko sauc par R280. Paši Krievi to iesaukuši par Novorosijsku. Tas ir pēdējais posms koridorā, kas savieno Krieviju ar Krimu pa sauszemi, šķērsojot okupētās pilsētas ceļā. Pa to tiek pārvadāta degviela, munīcija, aprīkojums, viss. Un te slēpjas risks visu novirzīt pa vienu ceļu. Jā, tas ir efektīvi, tas darbojas ļoti labi, līdz dienai, kad kāds spēj tai notēmēt. Jo tad nav plāna B, nav citas šosejas, pa kuru novirzīt, ir tikai tā vai nekas. Tas pats, kas padarīja sistēmu efektīvu, padara to arī trauslu. Un te rodas acīm redzams jautājums. Ja šis vājais punkts vienmēr ir bijis tur, kartē, kāpēc Ukraina to neuzbruka agrāk? Atbilde ir tāda, ka gadiem ilgi Ukraina vienkārši nespēja tur nokļūt. Šie ceļi atrodas pārāk tālu no frontes līnijas. Ukrainu reizēm spēja izšaut pa kādam šāvienam, bet nekas tāds, kas patiešām traucētu. Nekas pastāvīgs. Tas bija pārāk tālu, pārāk droši. Krievu konvoji tur pārvietojās gandrīz netraucēti. Dienu pēc dienas, gadu pēc gada. Bet tas mainījās. Un tas mainījās tehnoloģijas dēļ. Ukraina izstrādāja jaunu uzbrukuma dronu paudzi, kas spēja lidot lielos attālumos. Ļoti tālu. No 100 līdz 300 km atkarībā no modeļa. Un pats biedējošākais nav pat attālums. Dažiem no šiem droniem ir savs prāts. Viens no tiem amerikāņu ražojuma modelis, ko sauc par Hornet, lido ļoti zemu, tuvu zemei, kur to ir grūti pamanīt. Un tas izmanto sava veida datorredzi, lai pats spētu atpazīt Krievu militāro transporta līdzekli ainavā. Tas identificē mērķi, nofiksē to un metas virsū. Nav nepieciešams, lai cilvēks visu laiku vadītu, virzītu katru metru. Un tas nes nelielu kravu, tikai dažus kilogramus, bet pietiekamu, lai iznīcinātu kravas automašīnu. Pēkšņi šoseja R280, kas atradās apmēram 100 km attālumā no frontes un šķita tik droša, kļuva par jautājumu tikai 1 stundas lidojumam šiem droniem. Tas, kas agrāk bija pārāk tālu, kļuva par vieglu mērķi. Un tas nav tikai viens drons. Tagad pār koridoru lido tik daudz dronu, ka operatori spēj koordinēties, izvēlēties svarīgākos mērķus un uzbrukt kopā.
Maija beigās Ukrainas aizsardzības ministrs oficiāli paziņoja par programmu. Un tās nosaukums jau pasaka visu. Loģistikas blokāde. Ideja ir vienkārša un nežēlīga. Sistemātiski noslāpēt Krievu spēju pārvietoties dziļi okupētajā teritorijā, tālu no frontes līnijas, kur Krievi jutās droši. Un tam viņi ieguldīja milzīgu budžetu šo tālas darbības dronu iegādē – 5 miljardi grivnu. Tas ir aptuveni $113 miljoni, un tas ir tikai pirmajā posmā. Bet patiesībā pārsteidzošākais nav nauda. Tas ir veids, kā viņi nolēma šo naudu sadalīt. Viņi izveidoja punktu sistēmu. Tas darbojas gandrīz kā rezultātu tablo. Brigādes, kas visvairāk iznīcina ienaidnieku loģistiku, kas uzrāda labākos rezultātus Krievijas armijas apgādes līniju pārraušanā, ir tās, kas saņem labākos ieročus, lai turpinātu. Tas burtiski ir kā uzņēmums, kas apbalvo darbiniekus, kuri sasniedz mērķus. Tie, kas iznīcina vairāk, saņem vairāk rīku, lai iznīcinātu vēl vairāk. Padomā, ko tas nozīmē? Tas, kas agrāk bija improvizācija, kāda radoša kareivja iniciatīva te un tur, tas ir pārvērties par industriju. Ar budžetu, ar mērķi, ar sacensību starp komandām, ar apbalvojumu par sniegumu. Ukraina ne tikai uzbrūk Krievijas loģistikai, tā ir pārvērtusi uzbrukšanu Krievijas loģistikai par industriālu procesu. Un šī rezultāti jūs varat redzēt tur lejā, uz ceļiem. Skaitļi ir pārāk labi, lai tos ignorētu. Ceļi, kas ved no Mariupoles, ir pārvērtušies par transporta līdzekļu kapsētu. Internetā ir izplatīti attēli, kuros redzamas abas ceļa puses, kas klātas ar sadegušiem kravas automobīļiem. Bruņu tehnikas vraki vēl joprojām kūp, izlocītas šasies. Lai jūs saprastu, vienā vienīgā dienā, māja beigās, Ukrainas armijas oficiālajā uzskaitē tika reģistrēti gandrīz 500 iznīcinātu Krievijas apgādes transporta līdzekļu visā kara laikā tajā dienā. Munīcijas kravas automašīnas, degvielas autocisternes, smagās kravas automašīnas. Gandrīz 524 stundās. Un zini, kas ir vēl sliktāk Krievijai? šāds temps nav ilgtspējīgs. Pēc Ukrainas uzskaits Krievija tikai maijā zaudēja gandrīz 7000 kravas automašīnu. Tas ir vairāk nekā 5 reizes vairāk nekā vidējie zaudējumi, kādi Krievijai bija kara sākumā. Un, lai aizvietotu, kas tad paliek pāri? Krievijai ir 10 000 vecu kravas automašīnu, kas stāv noliktavās, augstā kara paliekas. Izskatās, ka tas ir daudz, bet ar pašreizējo tempu tas pietiks kādiem 100 dienām. Un lielākā daļa šo transporta līdzekļu ir stāvējuši nekustīgi gadu desmitiem, rūsē un nav apkopti. Tie ir gandrīz kā metāla lūžņi, kas iespējams pat nevar iedarbināties. Katrs kravas auto, kas pārvēršas par vraku uz ceļa, ir kravas auto, kas vairs neatgriežas. Un tam bija vēl atklājošāka ietekme. Spiediens uz dienvidu ceļiem kļuva tik liels, ka pati Krievija bija spiesta ierobežot smagās tehnikas kustību savā svarīgākajā šosejā, tā sauktajā R280. Un kad Krievi mēģina izbeigt pa lauku ceļiem, pa nekurienes apvedceļiem, droni atrod viņus arī tur. Pēc pašu Ukrainas brigāžu teiktā, kas darbojas šajā reģionā, viņiem vairs nav kur bēgt. Tagad es zinu, ko jūs varētu domāt. Vai tas viss ir Ukraina? Kas saka, ka Ukraina uzvar? Un ir pamatoti to apšaubīt. Bet tā nav tikai Ukraina, kas to saka. Kara izpētes institūts, kas pazīstams kā viens no nopietnākajiem un neitrālākajiem avotiem par šo karu, nonāca pie tāda paša secinājuma. Viņi ziņoja, ka šī kampaņa pret loģistiku patiešām grauj Krievijas spēju karot dienvidos, kā arī dod iespēju Ukrainai virzīties uz priekšu dažos punktos. Un ir vēl viena atklājoša detaļa. Paši Krievijas militārie blogeri, cilvēki, kas atbalsta karu un visu cieši vēro no iekšienes, sāka salīdzināt to, kas notiek tagad, ar to, kas notika Hersonā. Kad abas puses un ārējie novērotāji saka vienu un to pašu, stāsts pārstāja būt propaganda un kļūst par faktu. Un tas mūs noved pie visneērtākā jautājuma no visiem. Redziet, Krievija ir milzīga. Tā ir otrā lielākā armija pasaulē.
Tā ir nauda, rūpniecība, inženieri. Tad kāpēc tā vienkārši neaizsargā šos ceļus? Šī ir visa stāsta atklājošākā daļa. Jo atbilde ir vienkārša un nežēlīga. Viņai nav iespēju. Pastāv aizsardzība pret droniem. To sauc par pretdronu tīklu. Tās ir virs ceļa uzstādītas sietu konstrukcijas, kas liek dronam uzsprāgt tajās, pirms tas sasniedz zemāk esošo transporta līdzekli. Tas darbojas. Tas pārvēršas par sava veida atklātu tuneli virs ceļa. Bet ir divas problēmas. Pirmais ir tas, ka tīkls sedz tikai īsus posmus, visatklātākās vietas. Uzturēt kilometrus un kilometrus tīkla ir milzīgs darbs, un R280 ir simtiem kilometru. Otrā problēma ir tā, ka tīkls nav drošs pret kļūdām. Pat tur, kur tas pastāv, dronu piloti atrod spraugas, caurumus, neaizsargātos punktus. Tas nozīmē, ka nav iespējams aizsargāt visu koridoru ar tīklu. Esošā aizsardzība nav pietiekama Krievijas problēmas mērogam. Un paši krievi to zina. Okupācijas administrācija Berdjanskas pilsētā pat publicēja paziņojumu autovadītājiem, skaidri norādot, ka būs nepieciešams uzstādīt pretdronu tīklus uz ceļiem, organizēt drošas nakts apstāšanās vietas un izvietot glābšanas komandas gar maršrutiem. Pievērs uzmanību darbības vārda laikam. Būs nepieciešams. Nākotnē viņi izziņo risinājumu, kuru vēl nav spējuši ieviest. Tā pati Krievija publiski atzīst, ka ceļš ir neaizsargāts un ka viņi vēl nav spējuši to aizsargāt. Tātad, kas atliek gigantam darīt? Gandrīz nekas. Un tieši šeit stāsts kļūst patiešām drūms Krievijas pusē. Tā kā ceļu nav iespējams aizsargāt, Krievija izdarīja vienīgo, ko varēja – ierobežoja satiksmi pa to. Okupācijas valdība izdeva dekrētu, kas ierobežo, kas drīkst izmantot šoseju uz Krimu, ņemot vērā dronu radītos draudus un mīnas, ko tie nomet uz ceļa. Dažos koridora posmos satiksme tika pilnībā slēgta. Civilo autovadītājs aptur, sūta atpakaļ, novirza uz alternatīviem maršrutiem, kas jau ir pārslogoti. Padomā, ko tas nozīmē. Galvenā artērija, kas savieno Krieviju ar Krimu, ir kļuvusi pārāk bīstama, lai to izmantotu parastā režīmā. Un militārie konvoji, kas joprojām cenšas izbraukt, ir tie paši tūkstošiem kravas automašīnu, kas pārvēršas par vrakiem. Krievija nav atteikusies lietot nevienas zāles, kas tai piedāvātas. Viņai vienkārši nav zāļu. Tā ir otrā lielākā armija pasaulē, bet tā nespēja droši noturēt atvērtu ceļu, no kura tā ir atkarīga. Tagad jābūt godīgam. Nekas no tā nenozīmē, ka Krievija sabruks rīt. Tā ir liela, izturīga un jau vairākas reizes šī kara laikā ir pielāgojusies Ukraiņu taktikām. Tā var pielāgoties vēlreiz. Neviens no malas precīzi nezina, cik lielas ciešanas šī kampaņa izraisa Krievijas pulkos. Kas ir droši zināms, tās nav mazas. Un ka šī lieta pagaidām virzās tikai vienā virzienā. Otrā lielākā armija pasaulē nezaudē teritoriju tāpēc, ka tai būtu beigušies tanki. Tai tanku pietiek pārpārēm. Viņi zaudē tāpēc, ka otra puse ir sapratusi vienu lietu, ko izmērs viens pats nevar atrisināt. Nav jēgas būt lielākajam, ja ienaidnieks atklāja, pa kurienu tu tiec apgādāts, un tieši tur arī pārgriež. Un tieši tā arī notika Hersonā 2022. gadā. Tā pati recepte – pārgriezt auklas vienu pēc otras ar pacietību un ļaut badam paveikt to darbu, ko frontālā kauja nespētu. Un tas beidzās ar to, ka Krievija pameta pilsētu bez lielas kaujas, tikai bada dēļ. Tagad tā pati recepte tiek pielietota uz lielāka ceļa, kas uztur daudz lielāku teritoriju. Galu galā armijas lielums vairs nebija pats svarīgākais karā. Tagad izšķirošais ir tas, kurš pirmais spēj pāraut otra apgādi. Un tas ir karš, kas tiek karots 200 km attālumā no vietas, kur skan šāvieni. Uz tukša ceļa. Vienā vientuļā degvielas kravas automašīnā.
Zemā klusā lidojumā esošā dronā, kas meklē savu nākamo mērķi. Tas vēl ļoti sāsināsies tuvākajos mēnešos, un mēs turpināsim cieši sekot katram šī stāsta solim. Tāpēc izmanto iespēju abonēt kanālu, lai nepalaistu garām to, kas vēl sekos. Un pirms došanās prom vēlos uzdot vienu jautājumu. Vai tu domā, ka šis ceļš kļūs par jaunu Hersonu? Vai arī šoreiz Krievija spēs pielāgoties un noturēt pozīcijas? Atstāj savu atbildi komentāros. Tiekamies nākamajā video.